Un runājot par konkurenci, es negribētu, jā, noteikti Latvijas Banka var darīt vairāk, bet te ir arī politisks uzdevums, un gribu atgādināt, ka, piemēram, Kariņa kunga valdības laikā Lijā tika dots uzdevums meklēt kādu banku no ārvalstīm. Un cik es saprotu, tad kaut kādas indikācijas, kas varētu izrādīt interesi par sarunām bija, bet no Kariņa puses tā arī līdz tikšanās, tad nebija piekrišana un pat tikšanās sarunas pat nenotika. Jā, tā kā viens ir, ka mēs audzējam mazās bankas, kas šeit ir Latvijā uz vietas. Ja koalīcija kāds kaut ko zina pastāstīt par šo visu, tad stāstiet. Ir mēģinājumi piesaistīt no ārvalstīm, un es negribētu piekrist Šlesera kungam, viņam varbūt ir sentiments par tiem laikiem, kad Latvijā banka sektors strādāja, lai atmazgātu Krievijas naudu, un par to jūs nevienu vārdu nesakāt. Bet to, kad konkurence vajag sāsināt, noteikti var darīt, bet ne tikai Latvijas bankai, bet arī premjeram un valdības līmenī tur ir jāiesaist. Paklausieties. Beidzam muldēt pa tukšo. Divas bankas kontrolē vairāk kā 50% no visa tirgus. Latvijas bankas vadītājs varētu skaidri paaicināt īpašniekus, Svensonus, Valenbergus un pateikt, draugi, iedodiet rīcības plānu, kādā veidā palielināt finansēšanu. Ja jūs to nedarat, tad vien tā. Ir iespējams likumdošanā noteikt, cik daudz ir iespējams nodot kontroli no finanšu sektora kādai no valstīm. Šodien Zviedrija kontrolē vairāk kā 50%. Ir antimonopolizācijas likuma iespējas, kur mēs nosakām, viena ārvalsts var kontrolēt 20%, un tas būtu tikai normāli, lai veicinātu konkurenci.